Krāsaini tērpi, smaidīgas sejas un pašas dāmas gluži kā rožas ied iekrāsot Carnikavas parku, un lai gan ikviena jau pārkāpus pusgadsimta slieksni un daudzām vairs tikai daži gadu desmiti atlikuši līdz 100-gades svinībām par sēdēšanu aizkrāsnē un žēlošanos par grūto dzīvi, šeit neviena nedomā, tam vienkārši nav laika. Ikdienas rūpes, ģimene, mēģinājumi, koncerti un pāri visam dejot prieks, bet par aktīvo novecošanos dāmas to saukt gan negrib. Nē, tiešām tas tā varbūt pat muļķīgi ir aktīvā novecošanās, bet par deju tas ir ļoti vajadzīgs. Un es domāju, jebkurā vecumā deja tas ir kustība, kas neliek novecot cilvēkam. Senioru deju kopas, kuras tagad lepni dēvē par Eiropas deju grupām, Latvijā sākušas veidoties pirms 10 gadiem. Tagad to skaits aug deju katru dienu. Uz sadancošanos tik pie Gaujas Carnikavā ieradušies 20 kolektīvi. Dažiem aiz muguras jau neviens vien koncerts ārzemēs, bet daži pagaidām pabijuši vien pie tuvākajiem kaimiņiem. Mēs esam jaunas, maziņas ne, bet mēs esam jaunas. Kas tad ir tas, kas jūs ir ievilinājis tajā dāmu dejotāju saimē? Kā pateikt, mūsu dalībniece, kura ir dzirdējusi, ka pa Latviju top tādas senioru Eiropas dejas, tad mēs arī nolēmām nodibināt vietē visas, kas grib dejot, nāk. Varbūt ne visas mēs esam senioras, bet citas ir romas, toties ir nav senioras, bet dejot prieks arī kopā ir savedis. Deju grupai Magnolija uzstāšanās pieredze mērām jau gandrīz 10 gadu garumā, bet mājas mātes lomu kolektīvs uzņēmies pirmo reizi. Pats labākais tas, ka es redzu šīs dāmas, kuras smaida. Tas ir ļoti patīkami, ka viņas ar visu savu vecumu jūtās ļoti modras un draiskas. Var izturēt šo karstumu un izturēt mēģinājumu. Un es domāju, tas ir gandarījums gan viņām, gan mums. Vai tikpat draiskas viņas ir arī mēģinājumos? Jā, mēģinājumos vēl draiskākas. Varbūt šeit tiešām tā saulīte bišķiņ nogurdina, bet mēģinājumos vēl viņas ir draiskākas. Arī pašu dejotāju pieredze ir visdažādākā. Viena deju grīdas slīpēšanas burvību atklājuši jau sākumskolā, bet citi kaimiņi un radu pierunāti pirmos soļus šajā nezināmajā pasaulē spēruši tikai nokļūstot Omītas godā. Es nekad nedejoju. Man vienkārši dzīve bija saistīta ar darbu, bija saistīta ar deju, bet pat es nekad nedejoju. Jā. Un tagad tomēr dejojiet? Jā, tagad es jau dejoju 6. gadu, tā kā, jā, un apmierināti. Visas uzrunātās dejotājas atzīst, ka tās labākās esot tās jautrākās dejas, un viskārāk acis tiek mestas uz tukumniekiem, kas ir teju vienīgā šāda veida deju grupa Latvijā, kurā dejot tradicionālie pāri. Kur jūs tos vīriešus noķērāt? Pašu vīri un kaimiņos dzīvo. Tā darba vietās, draugi. Tā mēs visus uzaicinājām un visi labprāt pie mums dejo. Ļoti laba sajūta, ļoti laba. Tikpat labi kā dejas skan arī senioru kopkors laba akordeonista pavadībā, un viena aiz otras no atmiņu lādes tiek ārā celtas nereizi vien jaunībā dziedātās dziesmas. Tomēr vēl kāds sapnis līdz galam ir neizsapņots – piedalīšanās dziesmu svētkos, un tādēļ kolektīvu vadītājs ir gatavs pat pie pašas kultūras ministras doties.
Jā, es domāju, ja mēs dodam vārdu jaunajiem ar hip-hopu un tam līdzīgām visām tām modernām lietām, kāpēc gan nevarētu būt savs atsevišķs bloks arī senioru paaudzei ar šīm dejām, jo šīs dejas tieši ir piemērotas vecumposmam un iespēja dejot tajā vecumā, kad vairs polku īsti izlekt un palēciena nav iespējams. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.